Telpfutbola virslīgas ceturdaļfināla sērijas starp FC Nikers un TFK Salaspils noslēgusies. FC Nikers 3. spēlē izcīna uzvaru mājas laukumā ar mums. Galvenais treneris Vitālijs Voskāns no Nikers komandas, Artūrs Broks no TFK Salaspils. Varam varbūt sākt, Vitālij, ar jūsu kopējo komentāru par maču. Vispār līdzīgas komandas un varēja aiziet pusfinālā viena vai otra komanda. Ja? Un vispār, ja runājot par visu čempionātu, ja? Šeit mēs nerunājam par FC Rīgu, ja? Profesionāla komanda. Pārējais visas komandas plus mīnus viena līmeņa komandas. Ja? Un šodien to sēriju parādīja arī tā paša, tas pats Parks akadēmija, ja, pret Beiteru, ka viņi var cīnīties vienā līmenī ar to komandu. Viņi bija 7. vieta, bet 3. vieta ar komandu, kura bija 2. vietā, ja, tas pats Beiters. Ja. Un tikai šodien tā spēle izšķira to pusfinālistu. Ja. Tāpēc līdzīgas komandas, un tādās spēlēs ļoti svarīgi tie sīkumi, ja? Kam komandai, kādai komandai ir spēlētāji, kuri var vairāk gūt tos vārtus, ja? Kam soliņš drusciņ tās garāks, ja? Visi šitie momenti, kāda komanda vispār gatava uz konkrētu spēli, kā viņa gatava, tas ir ļoti nozīmīgs tās moments, ja? Konkrēti varbūt šitas divas sērijā, divas šitas spēles, varbūt mēs bijām drusciņ precīzāk, arī mums ar visu cieņu Arturam labākās savas spēles izspēlēja šeit laukam pēc mūsu līdzutiem, kur viņš arī bija mūsu komandā. Ja, viņš gribēja parādīt savu labākos, un parādīja viņš to spēli un 1. un 3. spēlē. Ja. Tāpēc šitie visi momenti viņi ļoti, ļoti tādi svarīgi, ja, tie sīkumi. Mēs bijām drusciņ, vēlreiz atkārtošos, precīzāk varbūt beigās, ja, un tas soliņš mums bija drusciņ dziļāks, jā, pateiksim tā, kopumā tā. Jā, paldies. Artūr, tev komentāru par maču, par sēriju kopumā var pakomentēt. Bija labs vakars. Pirmkārt jau teikšu paldies trenerim par labiem vārdiem. Patīkami man šeit atgriezties, pavadīju 2 gadus, fantastiski līniju organizēšana, tagad izbēgt forši. Par spēli runājot, pietrūka spēka mums, viņi spēles Silfēra puslaika vidus. Bija iespēja arī iesaistīt droši vien uzvaras vārtus 2. puslaika beigās. Nesanāca. Šajā spēlē uzspēlēja, teica Vitālijs Sīpamikārt. Nikers realizēja savus momentus, mēs varējām. Tāpēc kopumā sērijā arī 1. spēle bija līdzīga ļoti. 2. izgāzām spēli pilnīgi mājās. Šodien bija līdzīgi, bet varēja stiprākais jau ko vairs teikt. Jā, varbūt ar sērijas 1. maču pakomentēt, tomēr Nikers pēc kausa izcīnīšanas uzreiz pēc tam uzvarat mājās, tepat Kuldīgas sporta hallē. Kas tajā mačā bija tas noteicošais? Grūti teikt, varbūt kas bija noteicošais. Sanāca mums realizēt savus momentus. Iespējams, Kuldīgas komandai bija daudz emociju atstājuši kausa finālā. Varbūt emociju nepietika, tā teikt, uz to 1. ceturdaļfināla spēli. Viņiem arī bija labi momenti. Varbūt tur vairāk veicās mums, mēs iesitām, viņi ne. Šodien viss otrādi. Jā, paldies. Vitālij, kopumā, kas ir tās pieminēja līdzīgas komandas, TFK Salaspils, FC Nikers, bet varbūt var izcelt 2-3 lietiņas, vai tas ir individuālā spēja Salaspils komandai labāka, vai jā, kas ir varbūt 2 lietas, ko var izcelt? Skaidrs, ka TFK Salaspils ir tas kā Arturs Aleksandrs Kulišovs, kur spēlē izlasē, ja, ar lielu pieredzi 2 brāļi spēlē. Ja, caur viņu visa spēle iet. Ja, un varbūt šodien mums bija tas viens no uzdevumiem, ja, varbūt paturēt to. Redzam, ka viņi ļoti maz mainās, ļoti reti mainās, un mēs paturējam to tempu.
spēles tempu, ja? Tāpēc, lai viņi drusciņi piekusa. Tā varbūt tā sanāca, ka mums vairāk spēka tā bija. Ja? Viens no tiem, tas ir tie spēlētāji, kuri ar labu pieredzi, tie brāļi, kuri ir šovi, ja? kur tas ir viens no momentiem, ja? Stiprā puse. Otrais moments, es domāju, ka vārdsargu līnija arī nav slikta, ļoti stipra līnija un mēs ne tā daudz vārtus tā guvām no sākuma. Ja? Pirmā spēle mums vispār uz 0. Ja? Viens bija kaut kāds tur bija. Smieklīgs. Ja? Tas viss ir rādītājs ir otrais. Ja? Pareizais. Es to gribēju zināt. Jā, paldies. Artur, tev jautājumu par noteikti emocijām. Jā, 2 gadi tev Nikera bronzas medaļa. Kādām emocijām atgriezies Kuldīgas sporta hallē vienmēr un varbūt vai pa šo laiku kaut kas ir mainījies Vitālija Voskāna spēlē vai tomēr zini pāris trikus jau? Nē, Vitālijs Voskāns nemainās tur. Viņa taktikā un pieejā. Jaunāks cerēsim, ka paliek. Zin, kā Kuldīga forša pilsētā, forša atmosfēra, emocijas viennozīmīgi labas, pozitīvas un visas tās atmiņas, kā mēs spēlējām. Protams, arī bronzas spēlē sērija. Fantastiski līdzjutēji, protams, cenšas mani laikam paprovocēt tur kaut ko no tribīnēm, bet viņiem īsti nesanāk tā, ka viņi tur atbalsta Kuldīgas komandai dzen arī mani uz priekšu. Bet, viennozīmīgi labākā spēļu vieta līdzjutēji Latvijā telpu futbola saimē. Cepuri nost. Jā, super, paldies, Artur. Vitālija, pa nākotni tad vienu jautājumu uzdošu. Sērija mums priekšā pret TFK Beitaru. Kas ir tās lietas? Regulārā čempionātā mēs izspēlējam 2 spēles ar Beitaru. Ja? Viena uzvara izbraukumā un mājās mēs 1-2 zaudējam. Ja? Arī šeit viss tas parāda, ka līdzīgas tās komandas. Jā, jauna komanda, viņam labs treniņu process, ļoti daudz treniņu viņam, jā, tie jaunieši skrien, tie perspektīvie jaunieši, jā, mums Latvija tur savākt pa lieliem, jā. Un laba ļoti komanda, būs mums ļoti grūti, bet galvenais, ka mēs to savu uzdevumu izpildījām. Mēs tikam tur un tagad mums mēs blakus tam uzdevumu, kuru mums vajag izdarīt, ja? Tikt finālā mēs gribam, ja? Un mēģināt šo sēriju uzvarēt. Ir momenti, kur mums ir plusi vairāk, ir momenti, kuri pretiniekam ir plusi, ja? Bet to visu mēs analizējam un mēģināsim izmantot savas labākās puses un pretinieka vājākās puses. Jā. Ceram, ka viss būs. Super, jā. Paldies jums liels par laiku. Veiksim turpmāk. Es laikam atļaušos vēl pāris vārdus. Vēlu Vitālijam Nikeras komandai pienācīgi sagatavoties pusfināla sērijai. Es vēlu jums tur uzvarēt, tikt finālā un parādīt arī cienīgu fināla spēli pret Rīga FC. Ticu, ka jums viss sanāks. Un starp citu, Akvila ūdens labākais, baigi garšīgs. Liels paldies! Paldies, Artur!